Un nereti ir pat vesels muzeja darbam veltīts mūžs. Un tādēļ vispirms es Latvijas valsts vārdā, kultūras ministrijas vārdā, es vēlos pateikt milzīgi paldies Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja darbiniekiem, kuri ir strādājuši šeit, kuri ir kopuši šo muzeju un nodrošinājuši tā 100 gadi un strādās, lai muzejs ir arī vēl nākamos 100 un vairāk gadus. Liels jums paldies par jūsu darbu. Un šis ir arī gadījums, jā. Un šis ir arī gadījums, kad ir jāpiemina kāds īpašs cilvēks, un tas ir latviešu zemnieku mazdēls arhitekts Pauls Kunziņš, cilvēks, kurš radīja Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Un pirms 100 gadiem viņš pieminekļu valdes uzdevumā devās uz Skandināvijas valstīm, lai izpētītu nesen atvērtos pirmos brīvdabas muzejus pasaulē. Pats viņš pirms tam bija izglītojies ne tikai Tartu un Rīgā, bet arī Mīnhenē un Romā. Un viņš šo pasaules, es gribētu pat teikt, progresīvāko pieredzi un zināšanas pārved mājās, lai padarītu par mūsēju un pacelt vēl augstākā līmenī. Un vēlāk tieši pēc Latvijas parauga tiek atvērti līdzīgi muzeji ne tikai abās pārējās valstīs, bet arī Ukrainā un Gruzijā. Un man liekas, ir ārkārtīgi zīmīgi, ka arī šodien tātad mēs esam situācijā, kurā Latvija ar savu paraugu lūko iedvesmot tieši šīs valstis, Ukrainu un Gruziju ceļā uz Eiropas Savienību. Un es esmu pārliecināta, ka brīvdabas muzejam ir ne tikai dižena vēsture, bet arī milzīgs nākotnes potenciāls. Un tāpat kā pirms 100 gadiem tad ievies pasaulē jaunākās idejas kultūras mantojuma pētniecībā un atspoguļošanā, pieejamībā un kopienas stiprināšanā potenciāls padarīt mantojumu par tramplīnu kultūras jaunāko sasniegumu attīstībā. Un tas ir mans novēlējums nākamajiem 100 gadiem – turpināt būt jaunatklājējiem, turpināt veidot šos tiltus starp pagātni un šodienu un rītdienu. Un es gribētu vēlreiz atskatīties pagātnē un atgādināt brīvdabas muzeja izveidotāju Paulu Kunziņu vārdus, pirms 99 gadiem rakstītos, ka arī maza tauta, kas ar karstu sirdi pieķērusies savai pagātnei, spēja radīt priekšzīmīgu krātuvi, kura tik labi nodara zinātniskas pētīšanas darbām, kā arī dzīves pilnu iespaidu un auglīgu ierosinājumu smelšanai no pagājušo laiku kultūras pārpalikumiem. Liels jums paldies un priecīgu 100-gadas svinību dienu! Paldies ministrei par lielisko ieskatu. Kā nākamo vārdu es piesaku, mēs māsiņas nebijām, kā māsiņas dzīvojām. Signe Pujāte, Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Labdien visi mīļie ļaudis no visiem Latvijas, jāsaka tā, no visām Latvijas vēsturiskajām zemēm. Ir tā, kā gan kultūras ministri, gan muzeja direktori teica, ka šī ir vieta, kurā satikties cilvēkiem un tātad tās visas pagātnes vērtības padarīt dzīves. Un tas ir tieši pateicoties jums katram, lai šodien ir tiešām priecīgi svētki, jo ienākot muzejā pa vairākām ieejām, jau mēs šo svētku prieku guvām, un tas ir pateicoties jums, Latvijas amatieru teātru cilvēkiem un folkloras grupām, etnogrāfiskiem ansambļiem, jo te jau tika dziedāts, tika dejots, tika labi vārdi apmīti, apusēji, tad, lai šī diena iedzīvina muzeju un ar tādu gaišu prātu, ar labām atziņām mēs atgriežamies atpakaļ mājās, jo mūsu tikšanās parasti stiprina mūsu savstarpējo draudzību starp grupām, starp novadiem, starp pilsētām, starp pašvaldībām, un arī gribu pateikt paldies gan jūsu ģimenēm, kas varbūt šobrīd mājās ļauj jums būt šeit muzejā, gan arī pašvaldībām, kas mūs atbalsta. Un patiešām, lai brīvdabas muzejam ir saules mūžs un arī mūsu cilvēciskajai sadarbībai, jo tad katrs pa mazumiņam izdarot, mēs izdarām kopīgu brīnišķīgu, tad radām kopīgu brīnišķīgu notikumu šeit brīvdabas muzejā. Lai priecīgi svētki!
Paldies Signei un ceļa vārdiem es novēlu un atgādinu Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja devīzi, kas pagātni pētī, nākotni svētī. Lai mums izdevusies šī diena, daudz apmeklētāju un saule un mazliet rimstas vējš, un galu galā mēs visi esam apmierināti ar savu paveikto šodien. Un lai tā nav vienīgā reize, kad mēs tiekamies tik skaistā, kuplā un labi noskaņotā pulkā. Lai mums izdodas, lai top! Kārtīgi nopļāva, es teiktu, ka par pirmo zāli kārtīgi nopļāva. Kā tā modēli? Labi,
Čau. Mēs tagad visu nu tagad jau. Kausim busā un... Mani sauc Līga, un mēs atrodamies šobrīd Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pašā augstākajā vietā, pašā tālākajā punktā pie pakalnu dzirnavām. Un es lūdzu parādīšu kartē, kur tas ir. Tātad mēs esam pašā tālākajā punktā pie pakalnu dzirnavām, un man ir izcilākais sarunbiedrs un mūsu muzeja galvenais krājuma glabātājs Mārtiņš Kuplais. Un es sākšu ar ievadu tādu, ka mums šajā nedēļā bija konkursi dažādos medijos, un viens no konkursiem bija, ko darīt melderim, ja nav vēja. Un šodien šeit ap pakalnu dzirnavām ir diezgan liela panika par to, ka ir pazudušas zēģeles. Kas ir zēģeles un kāpēc viņas ir vajadzīgas dzirnavām un ko darīt, ja nav vēja. Un arī, protams, par pakalnu dzirnavām šo mūsu izcilo eksponātu stāstīs Mārtiņš. Lūdzu, Mārtiņ. Vecajos labajos laikos ap 1900. gadu Latvijā bija vairāk kā 500 vējdzirnavas. Lielākoties tās bija tādas kā šīs, tā saucamās holandiešu tipa, respektīvi, kur ir korpus no koka vai no mūra, vai tā kā šeit no mūra un koka, un griežās augšējā daļa galva līdz ar spārniem. Nu, te mēs redzam, ka spārniem ir latojums, un uz šī latojuma ir vēl blakus latojumam tā saucamie vēja dēļi, un ja bija ļoti stiprs vējš, tad spārni griezās tikai ar šiem vēja dēļiem. Bet, ja vējš bija normāls, tad vajadzēja uzvilkt buras jeb zēģeles. Nu, termini dzirnavās nāk lielākoties no vācu valodas, jo dzirnavas Latvijā ienāca 15. gadsimtā vējdzirnavas, līdz ar vācu amatniekiem. Nu, lūk. Un tās zēģeles vajadzēja uzvilkt, tas nozīmē, ka ja uzkāpj melderu zerlim, bija jāuzkāpj augšā, jāpiesien, jāatritina un atkal jāpiesien. Ja vējš bija stiprs, tad viņas varēja daļēji saritināt. Nu, tas ir tāpat kā burātāji ierēvē buras, lai nebūtu pārāk liels bura laukums. Tad mēs tagad iesim iekšā un parādīsim tās mūsu dzirnavas. Tā ir diezgan ekskluzīva iespēja ieiet dzirnavās, jo, diemžēl, drošības apsvērumu dēļ ikdienā dzirnavas nav apmeklētājiem brīvi pieejams. Bet, ja kādam ir īpaša vai drīzāk kādai draugu grupai ir īpaša vēlme apskatīt dzirnavas, tad, protams, mēs viņas atvērsim un parādīsim. Bet tagad dodamies iekšā un sekojam Mārtiņam.
Tātad pirmajā stāvā ir dzirnavu mehānismi, respektīvi zobrati, ar kuru palīdzību uz centrālās vārpstas ir lielais zobrats, kas griež šīs spoles, un spoles savukārt griež vārpstu uz augšu, kur atrodas dzirnakmeņi. Tā kā holandiešu izgudrojums ir tāds, ka ar vienā dzirnavās varēja būt vairāk skrejas, jeb tā kā pasakā teikts gaņģi. Līdz ar to visas dzirnavas neatkarīgi no to lielumu, no to jaudas, ir izkārtot vairākos stāvos. Ai. Tagad mēs esam otrajā, jeb tā saucamajā akmeņu stāvā, kur atrodas pati maļamā iekārta, skreja, jeb gaņģis. Divi lieli dzirnakmeņi, viens uz otru, guleniski, un tātad griešana no apakšas uz augšu. Graudus parasti uzvilka šeit ar ķēdi. Viņi gan ir noņemti, uzvilka augšējā stāvā, tur iebēra piltuvēs, un tad šie graudi bira lūk šajās lielajās piltuvēs un tālāk jau uz dzirnavu akmeņiem. Un pats galvenā dzirnavu iekārta daļa tomēr ir šī lielā vārpsta, kas griez ar augšā vēlais zobrats, spārni griež zobratu un pēc tam griež šī vārpsta, kas ir visa dzirnavu iekārtas mugurkauls. Vai tagad iziesim uz galerijas vai ārā? Ejam uz galeriju. Jā, labi, ejam uz galeriju, pastīsimies. Jā, jau tu? Tagad mēs esam uz galerijas un virs mums ir lielie spārni. Bez zēģelēm. Te ir lūk šie. Te ir šie veidēļi, par ko mēs runājām, ka jā. Es atceros, kas jūs tāds esat? Es tikai klaps esmu. Atnāc pastāst. Atnāc pastāst, kas tu esi, ko tu te dari? Es te klapsoju, man te pie meldera vajag palīgā, bet mums ir sabraukuši viesi, mums ir graudi savesti, mums ir jāmaļ, bet nav tā zēģeli ir palikusi kaut kur pazudusi, nezinu, varbūt kaut kur pie kaimiņiem jāmeklē ir. Es iešu to kumodu vēl pārskatīt, varbūt tā zēģeli tur ir, ja? Labi, meklējiet, jo jā... Tā zēģeli kaut kur jūs redzējuši, ko? Nav redzēts. Nē, neesam redzējuši. Pliki koki, jā. Meklējiet. Varbūt mēs varam apiet riņķī, pastīties, kas tur otrā pusē notiek uz brīdi, un tad sekot tālāk. Un pats svarīgākais dzirnavām, lai viņas varētu darboties, spārni vienmēr bija jāpagriež pret vēju. Jā, tas ir tas jautājums, ko darīt dzirnavniekam, ja nav pareizais vējš, ja viņš nepūš spārnos. Tātad viņam
ir jāsauc savi kalpi un strādnieki aiz šīs astes, jāpagriež dzirnavu galva ar spārniem pret vēju. Par to tātad mums ir skaidrs, mums vēl jāpaskatās pašā augšā lielie zobrati. Lūk, te ir tā ķēde, kas iet līdz pašam pirmajam stāvam, kur varēja iebraukt dzirnavu pagrabā ar pajūgu, uz tās ķēdes uzaiķēja maisu, un tad dzirnavas pašas ar šīs sistēmas palīdzību uzcēla maisu augšā ar graudiem. Nu, graudu, kāpēc tas bija vajadzīgs, jo graudu maisu parasti bija 2 pūri, tas ir apmēram 90 kilogrami. Un tad šos graudus, lūk, bēra šajā dūkā. Dūka. Arī interesants nosaukums. Un viņi nonāca, mēs jau redzējām tajās piltuvēs, ja, un pēc tam kratītājā, un tad no kratītājas starp dzirnavu akmeņiem. Bet tad, ja tik smagi tie maisi bija, tas nozīmē, ka tiem puišiem vajadzēja būt tādiem riktīgi stipriem. Nu, bet, protams, bet jānes viņiem nebija. Viņiem pēc tam tikai tie graudi bija no pajūga, jāpieliek pie tās ķēdes, un pēc tam atkal jānes miltu maisi, kas bija tikpat smagi ārā. Tik un tā, nu jā, protams. Bija jāstiep pa trepēm šiem šaurajām trepītēm, bet nu tik un tā, spēks bija vajadzīgs kaulos. Nu, tas bija kārtīgs vīra darbs. Jā, tad mēs lēnām. Vai vēl mums te kaut kas ir redzams? Jāskatās? Tagad? Jā. Tagad mums jāuzkāp un jāpaskatās, kur ir tā, nu, tas pumpis, ja tie lielie zobrati, kas darbina no spārņu vārpstas, darbina vārpstu, lai viss varētu notikt. Lūk, šeit no šejienes ļoti labi redzēt, tātad tā vārpsa, zobrats, uz tā ir, tas pieslēdzas vertikālajam zobratam, kas atrodas uz spārņu vārpsts, un tai ārā galā ir spārņa. Līdz ar to viss tas mehānisms darbojās un varēja samalt miltus. Un tātad šī augšējā daļa, kas ir virs mūsu galvām, tā ir tā, kas visa ir pagriežama pret vēju. Un tas ir viegli vai grūti izdarāms? Cik cilvēkiem ir tas jādara? Nu, vismaz 2 vai 3 tas bija jādara. Meldarim, kalpam, kādreiz arī tos malējus aicināja palīgā. Nu, atkarībā no tā, cik labi viss tā lieta bija ierīkot. Jo šeit, starp augšējo gredzenu un apakšējo gredzenu, te ir dzelzs sliede, un uz šīs sliedes atrodas bumbiņas, respektīvi, tas ir gultnis, ja, pa kuru griežās šī augšējā plakņa. Jā, un cik bieži notika tāda grozīšana? Vai tas bija tāda ikdienas lieta vai atsevišķās reizēs? Protams, vējš no rīta varēja būt no dienvidiem, tad viņš pārmetās uz rietumiem, un tad viņš atkal griezās atpakaļ, un visu laiku bija jāskatās, tāpēc arī dzirnavām bija vējrādītāji, bija arī karodziņi, ja, kas norādīja uz to, kā tas vējš mainās, lai varētu laicīgi paspēt pagriezt, jo citādi zaudēja jaudu. Skaidrs, labi. Tad mēs varam uzmanīgi kāpt lejā un pastīties, kas tur pa jandāliņu lejā notiek.
Pirmo reizi. Tātad mēs virzamies ārā. Te viens apmeklētājs. Labrīt. Kāpēc jūs to ķēdi uzvilkāt augšā? Kāpēc ķēdi? Ķēdi jau varēja... Ķēdi varēja karāt cauri visam. Sakiet, kurš man skaidri var izstāstīt, kas te pa problēmu, jo troksnis ļoti liels. Problēma ar liela. Nu, saimniecei veca galva un aizmirst, kur tās zēģeles nolikusi. Nu, kas ir zēģeles? Zēģeles, nu tās, lai tas vējš iepūš tajās dzirnavu zēģelēs, lai var griezt to dzirnavu un tie milti virst. Bet kur ir problēma? Tagad ir savesti milti un nevar samalt. Būs zēģeli, mums ir aizdoma, ka žīts ir nozaģis tās luparts un uzšūs kādam kādu biksi, bet tā būs kaut ko citu. Dienu jau sola tikai, ka būs tā zēģele. Mēs te stāvam jau otro dienu, lai samaltu graudus. Nu, tad jūs esat tas cietušā puse, kas ir atvedu. Mēs esam atbraukuši, mums taču mājās stāv lieli darbi. Es ar visu puisi esmu te iesprūdis. Mājās stāv darbi nedarīti. Kas ir tos darbus padarījis? Kur labāk nemaļ kā pakalnu dzirnavas? Ja šodien nesāksies malšana, es braukšu uz citām dzirnavām. Tūlīt sāksies malšana. Nu, nevar vairāk būt. Pagaidīsim taču kaimiņu. Nu, pagaidīsim mazliet. Nu, te taču vislabākais melders ir. Tu pats zini, ka pakalnu dzirnavas kāds. Nu, cienāja mūs ar tiem kliņģeriem, un tā jau dēļ tiem kliņģeriem varbūt vēl pusdienu pagaidīsim, bet jā, tā viņi te pielabinās, bet nu ko te lai dara? Kā žurkas iznindē, man maiss jau sagrausti, apsties rēt graudi pa zemi mētājās. Varbūt, ka jūs jau no savu mājās pēc tā žurkas. Nebija, vīrs tagad uztraucies, kur dakal ņems tos maisus. Jābrauc būs arī pie tā grēbnieka vēl arī, jā. Tagad taču arī maisi te saplīstuši, ko mēs izdarīsim. No dzirnavām uz austuvi būs jābrauc. Ne graudi samalti. Parādiet tos kliņģerus, parādiet kliņģeri, reku kliņģeri. Tie vēl no pērniem miltiem mūsu. Varen labi, pacienājieties. Paldies. Paldies. Un ko jūs piedāvājat viesiem? Nu, mēs tā kā piedāvājam to, kas mums vēl palicis bez tā miltu malumiņa. Nu, mums ir vēl kāds biespiena gabaliņš palicis, un tam mums ir kāda siļķa un kāds kartupelītis vēl palicis, ko mēs varam meitas parādāt, ka mēs jau gluži varam arī bez tās maizes šķēlīt. Jā, super, paldies. Es pamēģināšu, jā, izcili, paldies. Tas ir tas, kas vēl mums ir palicis, bet ja tos miltus mums ilgi nemals, tad jau mēs arī nevarēsim, bez tās maizītes nevarēsim izskipt. Bet kāds ir izcinājums? Vai jums ir kāds plāns, kā atrisināt šo lietu? Nu, tāpēc jau tās sievas atnāca. Nu kā, mēs gaidīsim un vēlreiz gaidīsim, kamēr varēsim samalt, jo maizītes tam mums nav. Mēs ēdam tik kartupeli, siļķi, maizītes ar vai kādien. Ies jau palīgās, lai dzirnavniecei sašūto zēģeli, lai varam visi tikt uz priekšu. Tātad jums ir radikāls plāns šūt jaunas. Jā, protams, palīdzēt. Kaimiņu būšana, lai tiekam visi uz priekšu. Lai mēs varam dzīvot labi, visiem jāpieliek roka darbam ir, un jums ar padzerties varam iedot. Super, liels paldies, bet sakiet, no kāda auduma te jūs šūsiet, kur te jūs dabujat? Es sapratu, ka saimniece jau kaut kāds Saimniece nāk, tūlīt saimniece nāks. Mums ir kāds smuks meitas vēl mēs varam te piedāvāt puišiem izklaidēm, lai jau viņam nav garlaicīgi 2 dienas te sēž, pilnīgi bez darba. Jā, skaidrs, paldies.
tātad mēs šeit risinām problēmu, tik šūtas jaunas zēģeles, bet varbūt jūs, skatītāji, varēsiet pastīties, kas notiek Kurzemes zvejnieku ciemā vai zemnieku sētā, kur viņi ir. Nu, tie, kas pieslēgsies, tie pastāstīs, kur viņi ir. Veiksmīgi. Tā, labi, ar šito miķi mēs uzreiz Mēs esam gaisā. Jā, Līga, liels tev paldies! Mēs patiešām atrodamies mūsu šīs dienas mazās sapņu karaļvalsts pašā otrā tālākajā galā šeit ezera krastā, Kurzemes zvejnieku ciemā, Lurķu sētā, un Lurķu sētā tiek risināta precību tēma. Man sauc Kārlis Anitens, esmu visu šī lielā notikuma režisors, un ar kurzemniekiem, jo, protams, Kurzemes sētās arī darbojas gan Kurzemes amatieru kolektīvu, gan Kurzemes folkloras kopas, ar kurzemniekiem mēs ļoti skrupulozi izstrādājām tēmas. Un šeit Lurķos tātad ir precības, pat labam mēs fonā redzam darbojas folkloras kopa, teātris gatavojas savai nākamajai performancei, un es domāju, ka viņi ir iekšā sētā pašā mājā. Nu, mēs varētu arī iet paskatīties, kas tajā mājā notiek, ielūkoties mazliet aizkulisēs. Visiem, kuri vēl sēž mājās šobrīd, droši vien savās gultās, skatās Facebooku, es droši aicinu, nekas nav nokavēts šeit, līdz pat 4:00 visā Brīvdabas muzejā, atklājot 100. sezonu, notiek dažādas izdarības visās sētās, bet mēs pat labāk esam Lurķos un dodamies iekšā skatīties, kas te notiek. Nu, kā redzam, pat labāk folkloras kopas risina šo precību tēmu, un kā mēs zinām, mūsu folkloras kopas ir ļoti precīzi izstudējuši visas tradīcijas un visas lietas. Skatītāji ir, protams, arī tiek aicināti piedalīties. Bet, ja mēs paskatāmies uz sētu, pašu sētu, tad tur mēs redzam, ka iekšā arī cilvēki dodās. Mēs taču varam iet iekšā. Iesim skatīties, kas tur notiek. Kurzemes sētā kaut kas šmorējās. Reku nāk režisors Kārlis pastīties, kas te cepās. Ja? Vārdu sakot, mums visiet arī tiešraidē pa visu pasauli. Ko tad nākamajam precību šitam uzgājienam jūs gatavojat? Pukštiņu biezputru ar mērcīti. Jā. Un te būs cepti kartupelīši ar vilītēm, sviestiņām. Un biezpieniņš. Ar sīķīti. Nu, ļoti labi, un man liekas, ka marinētas reņģītes. Lurķos ir labā lieta tā, ja kāds gājējs, staigātājs ir drusku nosals, jo vējš tomēr diezgan paliels ir ezera krastā. Te ir īstā krāsnes, te var atnākt pasildīties, kas saka, noķept vienu kartupeli un skriet tālāk. Kāda gaisotne dāmas kopumā šodien valda? Es domāju, ka ļoti tāda priecīga, optimistiska, saulīte, vējš un cilvēku smaidi, tas ir pats galvenais. Jā, nu, un ja runājam par kurzemniekiem un precībām. Nu tie dot kurzemniekiem. Lai runā kurzemniekiem. Vai kurzemniekiem, nu, tās precību tradīcijas varētu būt mazliet atšķirīgākas no tām, kāds, nu, pieņemsim, varbūt ir Vidzemē vai Latgalē? Jums, man liekas, ir visu tā ar bērienu. Nu jā, mums ir kaut kā savādāk nekā tur Latgalē vai kur, tas sāks ar to jau tā galda klāšana un tā līgavas precīm, nu tā izpirkšana un kā tur katrā pusē jau ir savādāk, bet laikiem ejot jau tas tā arī tagad ir savādāk. Bet, nu... Vārdu sakot, nu, kurzemnieki vienmēr, manuprāt, ir bijuši, jā, kas saka, lepni, jūs galvu, man liekas, nenokart vispār. Nē, lai cik slikti iet galvu gaisā, nepadoties. Un veidojot visu šo pasākumu, tad, kad mēs, nu, pielēmām to, ka šeit Lurķos būs tā precība tēma, un jūsu kolēģi sāk saukt, labi, nu, tā mēs paņems līdz šito, tā mēs paņems to. Es saprotu, ka jūs pat tiešām riktīgi nopietni esam šitam gatavojaties vairākus mēnešus. Nu, neteiksim, ka vairākus mēnešus, bet nopietni gatavojamies, jā. Režistori mums tā nopietni tam piegāja. 2 mēnešus notiek. 2 mēnešus, jā. Mēs uzzinājām dziesmām un viss tā, izdomām un apģērbiem un ko galdā liksim un tā. Nu, labi. Plīts velk labi, ja? Jā, viss kārtībā. No sākuma tā kā mazliet, bet tagad ir. Nu, ilgi nebija kurināts. Nu, jā. Nu, labi, sievas, tad, lai izdodās kāzu mielasta otrā raunda galdā liekamo pagatavo tā, kā ir iecerēts, mēs pastīsies, kas citur notiek. Nu, nāciet uz trešo, kaut kas būs palicis pāri. Bubert, ko vispār Kurzemē kāzās deva, precībās deva saldējā?
Saldējā, bet es tā nevaru pateikt. Nu, tagad jau tie laiki savādāk, bet varbūt kādreiz, jā, bet tagad jau tur ir visādi krēmu, kas tik nav. Medus ar upmaizi. Nu, tas varbūt, jā, kādreiz, jā, medus ar upmaizi. Nu, tas ir Kurzemes pusē, jā, sklandrauši. Nu, labi, lai veicās, mēs ejam skatīties, kas notiek tālāk. Nu, šitā, ja mēs paskatāmies pašā sētā, ieiecim iekšā tajā dzīvojamā istabā. Nu, mīļie režisori, tik klāt pie jums uz pāris vārdiem tiešraidē Facebookā. Mēs reku runājam ar Ritīgu, Ritīga nointervēt. Labdieni. Nu ko, Kurzemes precības. Šodien šeit varbūt ne gluži jūras krastā, bet nu man liekas, ka Sēģelē tieši tā kā pa jūru. Jā. Kāds ir tas noskaņojums? Kāds tā sajūta? Jo jūsu pirmais rauns jau noslēdzās. Pirmais rauns mums ir noslēdzies. Izprecinājuši mēs esam ne tikai savu pāri, bet arī tos, kas te mums nāca ciemos, tos ciemiņus, tā kā mēs esam ļoti apmierināti. Mēs esam, jā, mēs pildam visu. Jā, nu, amatieru teātri, es zinu, es pats vadu vienu amatieru teātri Jelgavas pusē, un ja amatieru teātrī sanāk kopā cilvēki, nu, kuros iekšā ir, kā saka, tas velniņš, ja, nu, tad tas teksts jau nav tā svarīgākā lieta. Teātrinieki vienmēr zina, kā izdarīties. Tieši tā. Nu, un tāpat laikā tā ir improvizācija. Nu, mums nav šeit nekur uzrakstīta tekstu, mēs esam izzinājuši, ko darīt. Nu, kā tā valoda raisījās labi? Jā, raisījās mums bija arī lībiešu valoda, mums bija ventiņu valoda. Mēs visās valodās un beigās arī angliski. Nu, bez šaubām, es domāju, ka arī vācu valodā un franču valodā iznāks parunāt šodien, jo, kā zinām, uz Brīvdabas muzeja brauc patiešām daudz ārzemnieku. Ko cilvēki saka, kas tikko no rīta, nu, pirmie bija ienākuši, kāda viņiem tā sajūta, kas notiek? No sākuma viņi nevarēja saprast, kas notiek, jo mēs arī pie galda aicinājām, cienājām. Beigās jau aizgāja daņķi, un nu jau mums ir amats rokā. Jā, un svētku galdam, es saprotu, ar kaut kas vēl jau tiek gatavot. Vēl gatavo. Mums ir bukstiņu biespupra, mums ir reņģītes, mums ir biespienas, bukstiņu biespupra. Viss mums ir kā Kurzemes sētā. Nu, varbūt noņems prom? Nu, noņemš tūliņ, bet vēl viens jautājums. Nu, ikdienā, protams, veidojot un taisot amatieru teātra izrādes, mēs kāpjam uz skatuvēm, tur būvējam dekorāciju. Nu, šeit, manuprāt, mums ir šoreiz visiem paveicies, jo dekorācija mums ir ne tikai dekorācija. Nu, tā ir īsta sēda. Nu, tā sajūta ir tāda, kā riktīgi, kad arī viss pa īstam notiek. Nu, varētu jau katru nedēļu tā, ja mūs tā aicinātu. Mēs braucam. Jā, tālu jābrauc, bet mēs braucam. Labi, ko te kurzemnieki sagatavojuši? Kas tā Kur ir tas? Rosso! Nē, tas ir piespies ar zaļumiem. Gunti, nes šurp to dzereklīti. To lībiešu strebamo. Lībiešu strebamais mums ir tā. Bet paklau kurzemniekiem kāzās vispār bija kaut kā tāds, nu, precīvāk, bija tāds specifiska tā ēdienkārta? Nē, nebija specifiska, bet bija tas, kas ir mājās, tam visam jābūt uz galda. Mēs ļoti pie šitā piestrādājām, un taisni par zvejnieku sētu, mēs taisni pašķistiem, ko vajadzētu. Ja? Tā kā mēs tiešām tam ļoti lielu uzmanību pievērsām. Nu, Nes tik šurp to pareizo dzereklīšu. Es paņemšu vienu to ilaumai. Bet pasaka, kas tas tāds? Kas ir tas, ko tagad es ķeršu? Lūdzu, pagaršojiet. Skurmuls! Nē. Ūtels. Ūtels tas bija. Garšīgs ibe, kas tas ir? Dievs viens zina. Piekot klāt viens žograus. Tas ir lībiešu tāds dzēriens, rūgušpiens un dažādi veidi milti. O, bet labs. Nu, jā. Tas ir spēka dzēriens. Mēs jau visādi štrunts nedavām. Es nāku no Alūksnes puses, un tur rūgušpiens savs par škurmuli. Nē, te nav škurmuls, te ir kaut kas vairāk. Bet, nu, šī tās maizītes ir dievīgas, tā tad... Tur vairāk nevienam nedos. Nu, dos operatoriem ar. Operatori, vienu maizīt. Nu, kad viņš viņš ēd dzīves, bet viņam ir 2 roku tik iedot no Dieva. Viņam tikai labākam sieka izsēd, un viņam nedod siekal tek. Mīļa, lai jums šodien tālāk veicās. Mums veiksies. Mēs vēl kādu brīdi pienāks, kas uz 4. raundu pastīties, ko tad jau jūs ar ko būs saprast. Tāpēc no viss tā, kas būs palicis pār, mēs uztaisīsim lielu rasonu. Labi, lai veicās. Nu, dodamies tālāk, skatāmies, kas notiek ārā.
līdzkauts un brūvedzels un jokots. Ļoti garšīgas maizes. Nu, pāris vārdus. Kādas sajūtas šodien? Kā viss notiek? Notiek vienkārši brīnišķīgi. Tas pasties, kāds saulains laiks. Un tas latviešu latviešu cilvēks ir viens varants aktieris. Latviešu cilvēks ir varants aktieris, un, manuprāt, šī Brīvdabas muzeja ideja par visām sētām vienkopus, protams, ka tas palīdz, kur tu dabūs labāku dekorāciju, kā kaut ko īstu un patiesu un grandiosu. Vai šī ideja par to, ka mēs šādā veidā iedzīvinam muzeju, to būtu vērts attīstīt un iet uz priekšu? Pilnīgi noteikti. Man liekas, ka viena no Latvijas valsts kultūra politikām varētu būt savu sakņu un savu tradīciju izzināšana, turpināšana, godā celšana. Jā, un es, veidojot arī šo pasākumu, esmu diezgan daudz domājis par to skaidrs. Mēs nevaram atgriezties, kā tas precīzi bija pirms 150 gadiem, bet mēs varam mēģināt uzkonstruēt. Balstoties, protams, pieejamos datos un informācijā, bet man liekas, ka, ja tu reiz kaut vai šādā veidā būsi pabijis kurzemnieku precībās, tev būs ieskats, pietāte, un tu nākotnē uz tām lietām skatīsies ar pilnīgi citādāk. Es tā domāju. Tev ir pilnīgi taisnība, jo man liekas, ka tas, kas mums ir nepieciešams, māju sajūta. Jā, tad es novēlu šodien izstaigāt kādā brīdī visu muzeju, paskatīties. Es pilnīgi noteikti to darīšu. Jā, jo Latgalē tur jau jābiet karsti. Ļoti labi, laižam uz Latgalu. Jā, labi, paldies. Labi. Tad kādu brīdi paskatīsimies kurzemnieku folkloras kopu precību rituālus, un tad jau mēs droši varam aiziet uz tīklu būdām, ko ļaudis. Proties mana līgā bērna, kāda cenas pirkšķināj. Reku labi! Mūs jau mēs depresinieki ir atnākuši. Es redzēju jaunus puišu mīķināju tīrājāmi. Es redzēju jaunus puišu mīķināju tīrājāmi. Šis man sola pūrju pūru, lai es rieka nesakoti. Šis man sola pūru, lai es rieka nesakoti. Par to špīti es izteicu par novadiem. Par to špīti es izteicu par novadiem. Par novadiem pašā brūti sētiņāju. Par novadiem pašā brūti sētiņāju. Puisēnam reti zobi pilli sīku vabaliņu. Puisēnam reti zobi pilli sīku vabaliņu. Kad gribēju bučas doti lien vabali cīkstēdami. Kad gribēju bučas doti lien vabali cīkstēdami. Neliedziesi tu tautieti, kā pie manis negulēji. Neliedziesi tu tautieti, kā pie manis negulēji. Kā tā tava bikšu poga mana gultā gadījās. Kā tā tava bikšu poga mana gultā gadījās. Kas to teica, tas meloja, kā pie puiša silta guļa. Kas to teica, tas meloja, kā pie puiša silta guļa. Es gulēju vienu nakti, man atsala vieni sāni. Es gulēju vienu nakti, man atsala vieni sāni. Es gulēju otru nakti, man atsala otri sāni. Es gulēju otru nakti, man atsala otri sāni. Būt trešoji gulējusi, būtu pati nosalusi. Būt trešoji gulējusi, būtu pati nosalusi. Es nevaru. Ēdi tu puisīti, met pa logu kumosiņ. Ēdi tu puisīti, met pa logu kumosiņ. Tur tev gaida tie bērniņi, ko bandāmi pataisī. Tur tev gaida tie bērniņi, ko bandāmi pataisī.
kā labati tautu dēlam šķīvi stāva cepurī. Kā labati tautu dēlam šķīvi stāva cepurī. Nu kā tam šķīvi nestāvēsi 5 bērnu tēviņam. Kā tam šķīvi nestāvēsi 5 bērnu tēviņam. Kalnā leju iestāvēju ar tautieti runājot. Kalnā leju iestāvēju ar tautieti runājot. Tautiet sola gobu zemes, man žēl tēva māmuliņš. Tautiet sola gobu zemes, man žēl tēva māmuliņš. Mīzdam zaķis pārtecēja tautu dēlu rudzu lauk. Mīzdam zaķis pārtecēja tautu dēlu rudzu lauk. Man māmiņa noaudusi dancāja mulindraciņ. Man māmiņa noaudusi dancāja mulindraciņ. Zīda ar zeltu apmetusi sudrabiņu aptaudus. Zīda ar zeltu apmetusi sudrabiņu aptaudus. Nu jau mēs tā kā varam dot citam atbādu. Ja mēs dziedam, ņem to beidu pēc! Maskuna sākās ieši. Skandāties un mācāties! Jaunieks to veco! Un mūsu veids vairs neģikstirī! Sveiki! Šobrīd no Piebalgas. Mēs atrodamies Latvijas etnogrāfiskā muzeja Piebalgas daļā. Un, kā zināms, piebaldzēni bija izcili amatnieki. Viņi gan auda, starp citu, tur Piebalgā, Vecpiebalgā ir mūsu lauku ekspozīcija vēveri, kas nozīmē audēju, un šogad būs vēveri dienas vēveros, bet tagad mēs esam Ratiņa Dreimaņa sētā muzeja. Mums ir ekskluzīva iespēja, ka viens no mūsu muzeja labākajiem restauratoriem, Jānis Ķipēns, mums parādīs, kā drējā ratiņa, vērpjumā ratiņa detaļas. Bet pirms tam, lai iezīmētu, cik nozīmīgi savā laikā bija šī te ratiņu izgatavošana kā tāds blakus amats Piebaldzēni, es nocitēšu visiem zināmo, protams, Matīsu Kaudzīti, kurš 1879. gada 25. maijā Baltajas vēstnesī raksta: pagājušajā gadā ir Vecpiebalgā izgatavot un pārdot uz ārpusi kādi 8000 ratiņi, un ieņemts par tiem caurmārā varbūt 12 000 rubļu. Tā kā tas ir bijis tiešām nopietni, un kā šobrīd runā Latvijā sastopamie vērpjam ratiņi, kas ir varbūt jūs vecmāmiņu mājās vēl atrodam vai kolekcijās kādās, gandrīz visi ir izgatavoti vai nu Piebalgā vai Raunā, un pārsvarā Piebalgā. Tā kā dosimies tagad iekšā šajā Piebalgas ēkā. Tagad mēs esam Dreimaņu dzīvojumā istabā, kas vienlaikus bija arī darbnīca. Un Jānis virpo, kas tā ir par detaļu, ko viņš virpo tagad? Redzēs kāju solam, dekoratīvu. Dekoratīvu kāju solam, bet tas nav vērpjam ratiņam. Konkrēti šitais nav vērpjam ratiņam. Ar ko? Vai šis instruments, uz ko tieši tā viņš arī paredzēts. Lai virpo, sākot ar šitiem, tur man te bija parokai, nemaz uzreiz neieraugai. Un parādi, kas te viss ir izvirpots pēdējā laikā un ko te dara? Nē, redz, te jau, kur ienāk parasti jau turisti visādi interesējās par visu kaut ko, tas vienkārši lieku. Visu kaut ko interesantu, vienkārši lai tikai kaut kas sanāk viņiem pavirkot, vai ne? Bet tā, reku te, piemēram, var kādu mazu tādu reku sveču turīt atnākt, reku
uzvirpot reku no 2 detaļām. Ik viens var atnākt un uzvirpot kādā brīdī šeit. Nu, ja sarunā ar mani un grib iemācīties, tad noteikti kā var. Nu, pareizi, jā, ir jāsako līdzi informācijā, kad mums ir meistarklāsts. Nu, jā. Reku, teiksim, kuri bišķīt piedzīts līdzi, redzēt, ratiņam jau kādreiz bišķi pols. Un tad reku arī mācīja bišķīt, kur kāds polu uzvirpot. Nu, tas ir, protams, mācību darbs, tas nav. Tur reku, kā piemēram apulu novirpot, kā iekšā ievirpot, nu, te dažādi viņi te. Un tad šitādiem paraugiem parasti tādu zaļu koku, kas ir mīksts, lai vieglāk virpot paņem. Un tad viņi var tur drāst ilgu nepārtraukt. Reku te, teiksim, piemēram, arī vienu dekoratīvu kāju izvirpot, reku te pat uz vietas. Nu, tas tādam beņķītim jau kaut kādam smukam, vai ne? Es redzēju, kā tu Skyforger puišiem mācīja virpot viņu videoklipam. Cik viegli vai grūti ir iemācīties kādam piesaisties pie virpas? Cik viegli tā, kad es to kalpiņu noliku. Viņš viņu noliku. Nākšot? Nē, es nē, man bail. Nākšot? Nē, man ir tiešām bail. Sēd nost. Au. Sēd nost. Tā. Tagad vispirms uzliec kāju virsū uz pedāļu. Šis pedāls? Jā. Bišķīt uz šito pusi. O. Jā. Tagad, tad, kad es rauju uz leju, līdzīgi kā šui mašīnai, tev ir... Ak, šausmas. Un min tagad. Min, ritīgi min, cik jaudas min. Jā, vārds sanāk. Mums mīšana, es būšu iemācīsies. Vot. Un tagad tu min, aizvirpoši. Nu, super, tā mums sadarbība. Jā. Min. Jūtu stingrāk, tu spīd, jo man grūtāk. Protams. Jo nav jau tik traki to virpot, to var iemācīties, bet saspiņot to virpošanu ar to minšanu. Un kā redz, tad, kad tu šitā te min, tieši pat zāle nav vajadzīga. Jā, bet man tā viena kāja, bet var mīt ar otru. Var arī jau otru, bet tad ir vēl spēcīgāk jāmin pamaini un kājas pamēģina. Au. Bet tad tu bišķi pārsiedies arī stopusti. Un tad tagad parauk šito. Jā. Lai uziet augšā, un tagad min. Aiz, vēlreiz. Min. Uzķer ritmu un tagad spēcīgi min. Lai es un godīgi virpot. Min. Nu labi, es savu kāju palīdzies. Šitā jau viegli. Nu, tagad tu zini, cik grūti vai viegli. Nu, tagad iemācīties, es varu tev vīti, varu mēģināt ar kalpiņu. Bet, nu, bēļ, nu, ja es šeit sēžu, man jāmēģina ir. Tā, un tā ļoti viegli laid klāt. Tā, šito roku lietu šeit, lai tevi stingri, vai arī otrādāk, ja es nezinu, vai tev labiski vai krēvus, kā tev labāk. Nu, šitā laikam. Tikai ne no apakšas, bet spied šitā te nav, kaut šitā. Es nepalikšu bez pirkstiem? Nē, tā, tagad uzsāc mīt, tagad vēl nedur klāt. Tad, kad tu liksi klāt, tad liec ļoti maz, redz, ja tu stingri pieliks, viņš uzreiz ierauks un parauks augšā. Tāpēc tu ļoti viegli viņa tā lieciņu klāt, lai viņš tā knapi skrāpē. Jā, labi. Tāds ar to, neliec jau klāt, uzmin ātrumus viņš. Au, jā. Un tagad liec klāt, pie šitā. Au! Bet super forši. Un smarža. Vai, redzi, kā ieķerās, ja pa daudz piedod. Nu, vai dekoratīvā kāja nebūs, vai arī kaut kā citu dekoru izdomāšu. Jā. Nu, apmēram tā. Piedod, es tev bišķi izjauc, bet jūs redzat, ir iespēja šeit, ja pat es spēju drusciņ kaut ko padarīt, tas nozīmē to, kas interesē, tie var nākt šeit un mēģināt. Atcerieties, Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Piebalgas daļa, Dreimaņu māja, un sekojiet mūsu informācijai par meistarklasēm. Un vēl mēs varam pastīties tad mājas interjeru. Un Jāni, varbūt tās to ārā mums var parādīt, ko tu tur. To abrīņu. To abrīņu. Bet tikmēr mēs iefilmēsim skaisto Piebalgas krāsni. Brūnā podiņu krāsnes, tās ir raksturīgas Piebalgai. Viņas zemnieka mājā, amatnieka mājā, viņas nebija sliktākas kā muižas kungam. Viņi ņēma ideju no muižas un gatavoja tādus podiņus un tādas skaistas krāsnes rotāja zemnieku un amatnieku mājas. Droši.
Jānis jau ir pamanījies pamainīt dislokācijas vietu, un kas šitais to, jo patiesībā, kad es atnācu strādāt uz muzeju, tev bija iesauka laivu Jānis. Nu, tāpēc, ka es tikai atnācu pirmās tās laivas, es no vienkoča cilt ārā, tāds diezgan liels, pēc tam jau tur dēļ un tā, bet, nu, tā iesauka piela. Šitais jau arī izskatās pēc tādas mazas laivas. Nu, jebkur laiva pirmam kārtām ir sila. Neatkarīgi, un jebkurš vienkočs tarauks ir sila, lai cik smuks viņš nebūtu uztaisīts. Konkrēti šitais, nu, teorētiski viņi varētu būt abriņi maziņi, tādi kaut kādam vienam klaipiņam. Nu, pastīšos, kā man viņi ies, varbūt uztaisīšu vienkārši dekoratīvu kaut kādu salātu šķīvisties no viena koka. Tā kā, kamēr cēr, tikmēr es te arī prātu, vai kas tāds man īsti būs, jo, kad šitā te uz brīvu roku iesāk kaut ko citu, tad uz priekšu es īsti nemaz nekad nezinu, kas tāds ir. Paldies, Jāni, un tad tev veiksmi, un lai apmeklētāji nāk un skatās, un pēc stundas jau varēs vairāk redzēt, kas tev tur sanāca. Nu, jā, nu es vakar pusgan jau, ka būs gatavs. Paldies tev. Nu, tad mēs tagad dodam mikrofonu un atdodam ēteru Kārlim. Nu, lūk, un no Latgales mēs atgriežamies atpakaļ Kurzemes pusē un šobrīd atrodamies tādā brīnišķīgā vietā ar nosaukumu Tīklu būdas, un šī daļa etnogrāfiskajā muzejā vēstīja par gatavošanos doties zvejā. Un te no manis skatoties pa kreisi, mēs redzam reāli vienu svarīgu procesu, kas notiek gatavoties zvejai, proti laivas tiek darbotas. Un šeit šodien ir iespēja nākt skatīties, arī piedalīties, kā reāli tiek darbota laiva, kāpēc tas tiek darīts, meistars tepat ir uz vietas, un savukārt šobrīd folkloras kopā gatavo, tādu tradicionāli priecīgu danci, jo zvejniekiem dodoties zvejā droši vien, ka vajag, ne tikai labu ceļavēju un izturību, bet arī droši vien tādu foršu sirds siltumu. Tad šeit saliekot visas tās lietas kopā, tas arī notiek. Un, protams, Brocēnu teātris, kurš saimnieko pa Tīklu būdām vāra zivju zupu, cikko zupa būs gatava, to tā pateikt nevar, jo zupa ir zupa un ugunskurs ir ugunskurs. Bet, ko, dosimies pastīties, kas te notiek pēc tām Tīklu būdām. Re, kur ir laiviņa, tad, kad notiek teātra performance, es zinu, ka te ir viena tāda interesanta lieta. Laivā tiek salikts daudz dažādas lietas, un tas uzdevums ir saprast, kuru no tādām lietām ņēma līdzi zvejā, un kuru neņēma. Un tiem, kuri piedalās un droši vien ļoti labi atbild uz šo jautājumu, tur arī zinu, ka ir forši dāvaniņas. Kādas, tas jānāk jau. Kur būs skatīt, nāc? Iesēžos blakus un tad, kā iet? Ļoti labi, ļoti skaista diena. Ļoti skaista diena. Augstu nav šitā ezerkrastā. No sākuma bija, bet mēs jau uzdancojām un iesildījāmies, tā kā augstu vairs nav. Tā kā viss ir kārtībā, ja? Nu labi, kādreiz dzīvē gribētu doties zvejā? Es noteikti gribētu pamēģināt. Man kādreiz vecstāvs bija zvejnieks, bet es viņš jau pa vecu, lai ietu zvejot tagad, bet es noteikti pamēģinātu. Jā. Un kā jums, meitenes, šķiet tāda ideja, ka Brīvdabas muzejā mēs atdzīvinām visas šīs sētas, liekot risināties dažādiem interesantiem notikumiem? Tā varētu kļūt par tādu ikgadēju tradīciju, ka reizi gadā šeit Brīvdabas muzejā, ir ne tikai mājas, bet notiek īsti dzīve. Man liekas, tas ir ļoti smuki, jo man liekas, ļoti daudziem interesē, kā izties senajiem latviešiem viss tās, un ir ļoti forši atbraukt un pastīties, kā atdzīvojas visas tās sētas. Jā. Un vai tādā veidā izrādot redzot, kādās lietas senāties notikušas? Paskačiem, jā, ir vēl Es domāju, ka jā, interesanti pieredze uzzināt, kā bija tajos laikos paši. Mēs uzzinājām tos, ko jaunu, liels pārsteigums. Tiešām visiem. Mierīgi. Tad, lai izdevsies diena, Paldies. dzīvojiet, dancojiet, un tagad zelta ziltiņi mēģinās aizpildīt. Vajadzētu kādu vēl apmeklētāju paskatīties, pajautāt, kā vēl patīk. Un rekus nāk viena ļoti forša apmeklētāja.
Nu, ko es redzu? Pašā lauku sirdī ir ieradusies mūsu valsts krāšņākās pils. Es atceros krāšņākās pils direktoru. Rundāles pils direktoru Laura Lūsi. Nu, Rundāles pils un Brīvdabas muzejs, tie abi divi ir valsts muzeji. Kā tas ir atbraukt uz balli uz citu muzeju? Tas ir brīnišķīgi atbraukt uz ballu uz citu muzeju, jo tas nozīmē, ka man nekas nav jādara, lai šī balla notiktu. Un ar lielu prieku staigāju šodien pa Brīvdabas muzeju, skatos, kā notiek ballēšanās Jūsmājās, mēģinu ieraudzīt atšķirības starp Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Zvejnieku sētām, lauku sētām un meklēju arī, protams, ka muzeja direktori, lai varētu apsveicināties. Jā, jo muzeja direktori ar kultūras ministri un Nacionāla kultūras centra direktori arī kaut kur, protams, ka staigā. Es novēlu satikt. Laura, skatītāji varbūt nezinu, mēs esam gana daudz kopā strādājuši interesantas un foršas lietas Rundāles pilī. Šobrīd es esmu un darbojos pie Brīvdabas muzeja. Laura, kāds būtu tas tavs novēlējums Brīvdabas muzejam nākamajos 100 gados? Labu jumtu katrai Brīvdabas muzeja mājai, brīnišķīgu komandu, un tad jau viss notiks, jā. Vai muzeja ļaudīm ir tāda tradīcija doties citam pēc cita ciemos paskatīties, kā klājās? Jā, tāda tradīcija ir, un it īpaši valsts muzeja savā starpā diezgan bieži sazinās, komunicē un brauc viens pie otru ciemos. Gan speciālisti, gan vadītāji, gan arī brauc uz svētkiem apsveikt un svinēt, jā. Nu, un pēdējais jautājums, pa kurien tad ir vieglāk slīdēt? Pa lepnajām pils zālēm vai pa zaļo zālīti Brīvdabas muzejā? Slīdēt burtiskā nozīmē ir viegli gan šeit, gan tur. Paklupt var abās vietās. Bet šeit ir tā tuvāk zemes saknēm. Savukārt Rundāles pilī mēs atkal redzam to, kas veidoja visu mūsu šo te Eiropas kultūras saikni un pamatu. Man liekas, abas vietas ir brīnišķīgas un ir vērts slīdēt gan pa tām zālēm, gan pa šo zālīti. Jā, un ja mēs runājam par Brīvdabas muzejam 100 gadi, cik Rundāles pilī kā muzejam ir gadu? Rundāles pilī kā muzejam ir 52 gadi. Tad jauna māsiņa. Jauna māsiņa, uz pusi jaunā. Jā. Labi, es novēlēju tev un tavai ģimenei šodien forša diena, lai jūs varat izbaudīt, sasmelties spēku, un tad jau pirmdien ar jaunām idejām ķerties klāt Rundāles pilī pie grandiozu lietu darīšanas. Starp citu, kas jums tāds tuvākais, interesantākais? Mums jūnija sākumā būs randiņš dārzā, kur varēs līdzīgi kā šeit izbaudīt dažādas sajūtas, garšas, smaržas, tausti. Brauciet pie mums 1. jūnijā un arī baudiet dārzu. Tā kā otrais cēliens, kā visi dzirdējām, Rundāles pilī. Jā. Labi, paldies. Paldies, lai izdodas. Jā, paldies. Lūk, bet tikmēr, kamēr Rundāles pils direktori dodās skatīties, kā tad risinās notikumi. Tas, lai paliek noslēpums skaidrs, ka īsts pavārs nekad dzīvē neteiks, ko viņš liek tajā zupā. Tiem, kuri vēl sēž mājās, kā jūs redzat, laiks ir labs, vējš ir paliels, bet tā riktīgi labi saģērboties, tieši tik riktīgi labi, kā es esmu saģērbies, nav nemaz tik traki. Ja? Kaut ko siltu pavelk apakšā un droši var braukt, jo šeit Brīvdabas muzejā viss notiek līdz pat 4:00. Visās sētās ir radītas dažādas epizodes no iespējamās dienas senatnē. Tātad katrā Rundāles pils sētne, katrā Brīvdabas muzeja sētā, tātad ir kāda konkrēta etīte, sākot no svinībām līdz praktiskiem zemes darbiem, problēmu risināšanām un daudz citādām lietām, kas droši vien arī pirms 150 no vairāk gadiem latviešu vidū tika risinātas. Mēs varam pārslēgties vai vēl parādām, kas te notiek. Mēs paliekam šeit un tad visi kopā paskatāmies Jastros jūras krasta tančus.
vai viena meita, divi puiši, ja tas iespējams. 3 meitenes vai 3 puiši. Tā vēl nav bijis. Tā nekad nav bijis, bet varbūt šī ir pirmā reize, kā var notikties. 3 rociņš, vismaz kādiem 3 trīniekiem, 4 trīniekiem. Skatos, tur vēl sēž daudz puiši, varbūt tur var aiziet meitenes pakaļ. Jā, par muzikantiem. 1 trīnieks, ļoti labi. 1, 3 trīnieks. Vidējie zina, kas jādara, jāsako vidējiem. Vai jāstāsta, ko dara malējie? Jauki sanāks, jā. Čēls pa vidu, otru dā. Un es tā kā es pat jums, tā jūs ar pleciņu man pretī. Es jums tevi virsū. Jā, tieši tā. Jā, jo, būs. Nē, esmu gaismā. Jūs pret mani tagad vēl virsū nākat. Jāstāv jau, kur vējš pūš. Paga, jūs arī barbaršķi sametāt? Nē. Nē, tie ir purā. Un selerijas sakne. Laši, jā, Oskars šorīt. Oskars šorīt. Jā, viņam laši bija murtus bija pietaisījuši, jā. Bija pietaisījuši murtus. Pagaršo to sāli. Es pagaršo. Pavāri jau dancā. Zupa pati vārās. Jā. Galvenais, lai tikai uguni neizlaiž. Vajadzēja koku karot.
kādu no pirmajiem, kas mums vislabāk patīk. Tas ir viss, kas jādara pirmajā daļā. Visa vārta pirmā daļā. Muzikanti gatavi? Noskatām, kas mums patīk. Tieši tā. Mazā, mazā avelīte, aidai dūdīgā, pieci zelta abolīši, aidai dūdīgā. Tas ļoti labi Oskars, kas jādara, mēs ar to plūdzināt. Tā tad ir noskatīts. Es jau ļoti konkrēti noskatīju. Un visi reizē skrien centrā un mēģina ar savējo griezties. Bet esam ļoti uzmanīgi. Skatāmies arī pa labi, pa kreisi, lai ar kādu nesatiktos, jo mēs esam satikušies. Ne ar savējo, bet ar citu. Un tikmēr griežamos labajos valkoņos un kreisajos, kamēr skan piedziedājums. Gatavi? Un tie, kas neatrod, tie ņem to, kas ir brīvs. Jā. Mēs vienkārši ņemam to, kas ir. Jā, to, kas ir pār. Tieši tā, precīzi. Kurš tam palikt? Nejūties par Viens palikt, tikai jāuzmanās ar paltiņu. Par trešo